Paldies, ka atradāt laiku ierasties šodien. Dārgie preses pārstāvi, akadēmijas pārstāvi, biznesa pārstāvi. Ja, paldies vēlreiz. Dosim šodien ieskatu Accenture tehnoloģiju vīzijā. 2004. gada izlaidums. Tā nav vīzija šim gadam, tā ir vīzija nākošajiem 5-10 gadiem. Un to mēs jau darām jau 20 gadus. Un katru gadu mēs esam nākuši klajā ar tādiem brīžiem pārgalvīgiem brīdinājumiem vai vielu pārdomām, kas tādā momentā liekas, nē, tā nevar būt, tas mūs nesagaida. Bet ar laiku tas ir pierādījies. 10 gadus atpakaļ mēs teicām, ka ik viens biznes būs tehnoloģija biznes, digitāls biznes. Šodien tā ir realitāte. 10 gadus atpakaļ mēs teiktu, nē, tā tas nevar būt. Un, protams, kad mēs taisam šo tehnoloģiju vīziju, mēs skatāmies uz daudzām lietām kopā. Mēs neskatāmies izolēt uz katru no tehnoloģijām. Tomēr, būsim godīgi, tehnoloģija attīstība daudz ko nosaka un dod mums ieskatu, kā tas lietas attīstīsies. Un, ja mēs paskatāmies uz netasenajām attīstību un tehnoloģijām, kas bija, daudzas lietas ir visticamāk sasniegušas savu plato, ja, tātad viņas vairs neattīstās, taču pēdējā laikā mākoņu tehnoloģijas, mākslīgais intelekts, mēs redzam, ka attīstās ļoti eksponenciāli. Un, protams, tas varbūt ir sākuma efekts un tā tālāk, taču tā mūsu vīzija ir, ka tas tādējādi turpināsies, un šīs ir, vismaz skatoties nākošo 2, 5, 10 gadu laikā, ir pamat tehnoloģijas, kas tiešām noteiks attīstību tehnoloģiju jomā. Bet būsim godīgi, jebkas jauns, kas nāk, vienmēr mūs ir biedējis. Paskatīsimies atpakaļ. Presa parādījās, sāka drukāt grāmatas. Nē, tas nevar būt, mums būs informācijas pārpilnība, kā tas tagad būs? Interesanti, ko viņi teikt šodien. Ja? Man liekas, mēs esam tur miljonu kārtas reizes vairāk un tādējādi. Tad parādījās elektrība. Nē, taču nogalinās. Ja? Jā, bija. Katrā tehnoloģijā vienmēr ir kaut kas, kas biedē, kas ir tiešām bīstams, kamēr mēs viņu apgūstam, sākam lietot. Ja? Bet kopumā tas nes ļoti lielu pievienoto vērtību mums. Telefons. Pirmās bailes, tas taču ir vēlna izgudrojums. Raksti bija par to, ka cilvēki neies uz koncertzālēm. Cilvēki klausīsies telefonī. Nemaz nerunāsim par to, kad parādījās radio, kad parādījās televīzija nogalinās radio, ja, un tā tālāk, teiksim, tas viss mums ir bijis. Pastamies nesen. Tie bija oficiālie raksti pāris gadus atpakaļ Atlantika, ja, teiksim, ka Google padarīs mūs tumjus. Mēs nemēģināsim domāt, mēs neko neskatīsimies, teiksim, visu taču var atrast Google. Bet tas tā tiešām ir. Nē, mēs vienkārši kļūstam daudz produktīvāk un ejam uz priekšu. Ja. Tehnoloģija attīstība ir tiešām palīdzējusi mums atrisināt daudzas lietas. Ja? Nabadzība ir samazinājusies, lasīt prasme ir paaugstinājusies, dzīves ilgums ir palielinājies. Jā, tas tā var teikt, ka ne tiešā veidā tehnoloģija tas ietekmē caur medicīnu, teiksim, mēs caur tehnoloģijām attīstījām medicīnu, teiksim, tas viss iet uz priekšu. Ja? Un arī biznesa, tas nes ļoti lielu pieaugumu biznesam, ekonomikai. Taču skatoties uz digitālo ekonomiku, tā šobrīd attīstās 2,5 reizes ātrāk nekā standarta ekonomika. Tie ir fakti. Un visticamāk, tā arī būs nākošos gadus iet uz priekšu. Atskatoties pagātnē, būsim godīgi, mēs vienmēr esam pielāgojušies tehnoloģijām. Viņas iet uz priekšu, mēs mācāmies viņas lietot, mēs mēģinām saprast, kā viņām tur operēt, te ir 2 komandas un tā tālāk. Taču šobrīd ir liela izmaiņa lejciena punkts. Ir parādījies mākslīgais intelekts, mēs par viņu runājam jau varbūt vairākus gadus, taču pēdējā laikā mākslīgais intelekts sāk pielāgoties mums. Ar to es domāju, ka mākslīgais intelekts tiešām kļūst tikpat zinošs kā cilvēks. Ja, tātad viņi sāk pielīdzināties cilvēku spējām. No 98. 2000 gadiem, ja, tātad mēs esam ilgus gadus mācījušies atpazīst gan rakstīšanu, gan bildes, gan izrunu un tā tālāk, taču pēdējos gados mēs pastamies uz valodas sapratni, lasīšanas, teiksim, izpratni, ja? Teiksim, tas iet vēl daudz straujāk, bet pastoties tagad pēdējos gadus, kas notiek, ja, tātad secinājums no valodas, matemātika, kodģenerācija, tā līkni ir vēl straujāk. Mēs esam iemācījušies to pielietot un attīstīt daudz ātrāk uz priekšu. Jā, mākslīgais intelekts vēl nesasniedz cilvēku spējas šodien. Cik laika mums vajadzēja, teiksim, pēdējām tehnoloģijām pāris gadus? Es domāju, tas ir vēl pusgada gada jautājums un tā tālāk, un visticamāk, mākslīgais intelekts būs spējīgāks arī tanīs sfērās un ies uz priekšu. Ja? Ko tas nozīmē? Tas nozīmē to, ka mēs ejam jaunā ērā. Ja? Tātad tehnoloģijas, kas kļūst cilvēcīgāks, tieši ar to domājot, teiksim, viņu spējas ir tuvinās vairāk cilvēciskām spējām, padarīs mūs kreatīvāks,
tāpēc, ka mēs varam pielietot šīs tehnoloģijas, teiksim, daudz vairāk, teiksim, un tām lietām, kur mums varbūt iepriekš nebija laika. Ja? Un tā kā tehnoloģijas mūs palīdz lietas darīt, mēs būsim daudz produktīvāki. Ko tas nozīmē uzņēmējiem? Tas uzņēmējiem nozīmē to, ka mēs to varētu saukt par tehnoloģiju demokratizāciju. Ja? Tādā jums nevajadzēs vairāk tikai IT speciālisti, lai ieviestu tehnoloģijas un darītu kaut kādas lietas ar tehnoloģijām. Jebkurš no jums varēs attīstīt lietas, teiksim, darot tās sarunvalodā, ar standarta lietām, kā mēs kooperējam savā starpā, teiksim, dodot ziņas, komandas, teiksim, ja? Tehnoloģijas mūs sapratīs, mēs iesim uz priekšu. Daudz vairāk brīva laika kreatīvam darbam, daudz vairāk kompānijas iegūst tieši tāpēc, ka mēs esam daudz produktīvāki, un tas lēciens ir, protams, daudz lielāks. Ja? Tas dos arī kompānijām iespējas pieņemt darbā cilvēks ne tikai ar IT zināšanām, teiksim, cilvēki, kas ir gatavi mācīties un attīstīties, teiksim, jūs nebūsiet ierobežoti tikai uz tiem, kas ir pabeiguši IT fakultātes un tādā veidā ies uz priekšu. Ja? Ko vēl tas nozīmē biznesam šī laikmetā? 87% vadītāji godīgi pasaka, ka mākslīgais intelekts ietekmēs mūsu biznesu. Un visticamāk tuvāku 5 gadu laikā. Un es pat teiktu, ka redzot, kur mēs bijām gadu atpakaļ, un kā mēs esam šodien, un pastoties arī pēdējo 2 nedēļu, kā saka, ziņojums, teiksim, par video ģenerāciju, ja, Sora jaunā, kas iznāca un tā tālāk, es domāju, ka tas pat nebūs 5 gadi. Ja. Tātad pirmām kārtām izmaiņas būs jebkurā biznesa daļā. Mēs nerunājam vairs par kaut kādu biznesa procesu optimizāciju, teiksim, pārskatīšanu. Biznesiem būs jāpārskata visi biznesa procesi no A līdz Z. Jo mākslīgais intelekts ir ietekmēs. Tur būs iespējas optimizēt, tur būs iespējas darīt daudz vairāk, optimālāk, un tas dos uz priekšu. Tas viennozīmīgi pārdefinēs industrijas līderus. 1950. gadā, ja mēs paskatāmies uz Fortune 500, šodien tikai 10% no tām kompānijām eksistē. 52 kompānijas no 500. Pēdējo 10-15 gadu laikā šajā sarakstā, pat top 100 sarakstā, ir pienākuši 15 programmatūras un high-tech kompānijas. 15 iekšā, tikai pār 10 gadu laikā. Un tur noteikti mēs redzēsim daudz vairāk iekšā nākotnē. Kas būs līderi pēc 10-20 gadiem? Kaut vai top 100, kaut vai top 500, viennozīmīgi ne tie, kas ir šobrīd. Kāpēc? Tāpēc, ka tie, kas izmanto šīs iespējas, atraisīt cilvēku potenciālu, audzēt biznesu, pieejamību, būt radošākiem, nākt klajā tirgu ar jauniem biznesa risinājumiem, viennozīmīgi būs līderi. Un tā ir uzņemšanās, kas ir jāņem. Pagājušais gads viennozīmīgi bija eksperimentu gads. ChatGPT parādījās, mēs gribam paeksperimentēt, viens ar kaut ko, otrs ar kaut ko. Lielākā daļa biznesa tiešām eksperimentējās. Tas, ko mēs sagaidām šogad, ir, ka lielākā daļa biznesa sāks ieviest to masveidā, sāks ieviest biznesa procesos, kas tiešām liks viņiem iet strauji uz priekšu un attīstīsies. Tātad šī gada tehnoloģija vīzijas nosaukums ir cilvēcisks dizains. Ja, varētu likties, ka viņš nav bijis cilvēcisks, bet ja mēs paskatāmies internetā, ir bildes par to, kā cilvēks izskatīsies pēc 100 000 gadiem, jūs esat noteikti redzējuši. Ar lielām acīm, ādu, rokas kā dinozauram īsas kaut kur šeit, teiksim, ja, sakņups un tā tālāk. Nu, tas ir tas, ko mēs redzam, kā cilvēks izskatīsies, lietojot tehnoloģijas pēc, 100 000 gadiem. Tā ir mūsu pašu redzējums. Bet vai tiešām tas tā ir, vai tas ir tas, kā mēs redzam sevi pēc kaut kāda, savus maz bērnus pēc kaut kādiem 100-200 gadiem? Nu, visticamāk, ka nē, un visticamāk tā tam nevajadzētu būt. Un tāpēc šī gada tēma ir tiešām cilvēcisks dizains. Un tam ir 2 lietas. Ja. Pirmkārt, tas dizains varbūt vai tehnoloģija ieviešana nav bijusi cilvēciska. Kāpēc? Pirmkārt, mēs lietojam tehnoloģijas tur, kur mēs nevarējām kaut kādas lietas izdarīt. Vai nu tur bija jāprocesē liela data, ko mēs galvā nevaram izdarīt, vai jābūvē kaut kas cits, teiksim, mēs īsti to nemācējām. Ja, cilvēks spējas nebija tur, teiksim, tik tālu. Tad vienīgais interfejs, teiksim, kā mēs varējām to lietot, bija caur ekrānam un caur klaviatūru. Tas noved pie tā, ka lielākai daļai mums ir brilles, mums ir artrīts, vēl kaut kas. Nu, nenosauksim īsti par cilvēciskām, vai ne? Teiksim, ja. Un tas, ko mēs redzam, un kur lietas attīstīsies priekš, viennozīmīgi veids, kā mēs komunicējam ar tehnoloģijām, gan kā tehnoloģijas saprot mūs šobrīd kardināli mainās, un tāpēc mēs uzskatām, ka viņas būs daudz cilvēcīgāks. Viņš kļūst daudz intuitīvāks, varēs iet uz priekšu. Ja. Piemērs, varbūt ne visi daļa lieto Photoshop, ja, tātad generative fill un tā tālāk. Mēs esam noteikti redzējuši video. Cilvēku valodā pasaku,
papildināt šeit bildi, aizvietot kaut ko, 2 klikšķi, viss, kur vēl cilvēcīgāk. Ja? Sarunvalodā pateikt un saņemt rezultātu uzreiz. It kā mēs komunicētu ar kādu citu cilvēku, man vajag to, jā, no problēmas ir rezultāts. Ja? Boston Dynamics roboti, visi arī redzējuši video un tā tālāk. Viņi ievietoja ChatGPT robotā, lai varētu sarunvalodā sazināties ar robotu, robots varētu sarunvalodā pateikt atpakaļ. Daudz vienkāršāk komunikācija, kā, jā, nu mums vajag šo te inženieru, kas tagad tur ieprogrammēs, kā robots ies uz priekšu. Teiksim, ja? Bet tas jau nav tikai par mākslīgo intelektu. Ja? Tātad telpiskā skaitļošana, telpiskais internets, man liekas, latviski mēs vēl valodas centri dabūsim dzirdēt, kā pareizi to saukt. Spatial computing ir attīstījies ļoti daudz uz priekšu. Beidzot, tur ir ieviesti standarti, tā lieta. Sāk masveidā sāk izplatīties, tā ir viena lieta. Un šīs te digitālās un reālās vidas saplūšana noteikti nonāks nākošā līmenī. Un cilvēku-datoru interfeisu. Mēs redzam, ka šī tēma arī ļoti strauji attīstās un iet uz priekšu. Un tas nav tikai par cilvēku-datoru vai smadzeņu-datoru interfeisu, tas ir reāli par to, kā mēs komunicējam ar tehnoloģijām, kā tehnoloģijas mūs saprot, kā mēs varam pateikt, ko mēs gribam, ja? Un kur tās lietas aiziet priekšu. Un tās mēs izskatīsim šajos nākošajos trendos, kas būs šogad šie 4 un ies uz priekšu. Bet tas viennozīmīgi radīs vienu tādu ļoti svarīgu jautājumu. Cik tālu, kur mēs gribam atļaut mākslīgajam intelektam un šim pārējām tehnoloģijām iet, kur ir tās robežas, ko mēs novelkam. Un lai arī tagad daudz runā par drošību šajos risinājumos, mūsuprāt, šai drošībai jābūt pirms mēs sākam šīs tehnoloģijas radīt, ieviest un tā tālāk. Viņas nevar būt pēc tam, regulējums nevar būt pēc tam. Tāpēc, ka mēs saskārsimies noteikti, redzēsim ļoti daudz krāpniecības, jo tā ir tā negatīvā puse, to jau mēs redzam. Jo tagad var atrast rakstus, teiksim, ja, par to, kā mākslīgā intelekta tehnoloģijas tiek pielietotas un apkrāpti cilvēki, dezinformēti šogad 50 valstīs, manuprāt, ir pat vairāk vēlēšanas. Ja. Viens no draudiem, ko cilvēki apskatīja, kā būs ar dezinformāciju. Uztaisīt mani no 3 bildēm, kad es saku, kaut kādas muļķības šobrīd prasa 3 klikšķus visticamāk, teiksim, ja. Kāda populārāka cilvēka vispār vēl vienkāršāk, tāpēc, ka viņa bildes ir pieejams daudz vairāk, teiksim, ja. Un iesim uz priekšu. Ok, un tagad īsi par katru no šīm tehnoloģijām iziesim cauri, teiksim, ko tad viņas nozīmē. Ja. Tātad saskaņa ar mākslīgo intelektu, un ko tas nozīmē. Tātad pirmkārtām jau veids, kā mēs komunicējam ar vai pētam datus un izmantojam datus, kardināli mainīsies. Viena pamatlieta, kas ir bijusi līdz šim, tātad meklēšana, search, ir bijusi pamatlieta, kā mēs piekļūstam jauniem datiem. Lielākā daļa mājaslapu trafika sākās tīri no meklēšanas saitēm. Mēs meklējam datubāzēs, kompānija ietvaros, ka mums vajadzēja datus un tā tālāk. Ja? Tam ir viena limitācija. Tad, kad mēs saņemam rezultātus, mums ir saraksts. Tālāk jau mums vajag pašiem domāt, ko ar to darīt. Analizēt un tā tālāk. Ja? Tas ir tā, kā aiziet uz biblioteku, nu, man interesē grāmatas par šo tēmu, ka jums tur 5 saraksts, 3 autori, ja? Varat izvēlēties un tā tālāk. 15 mēnešu atpakaļ, ChatGPT, viss kājām gaisā. Ja? Cilvēki vairs nemeklē atbildes, tas ir nemeklē variants un kaut kāds rezultāts. Cilvēki meklē atbildes uz konkrētiem jautājumiem. Un mēs pārējām no tādas bibliotekāra funkcijas meklēšanā uz tīru tādu advokātu funkciju, ko mēs sagaidām. Ja? Tātad mēs gribam kaut ko atrast, mēs gribam uzreiz konkrētu atbildi, konkrētu risinājumu šai konkrētai problēmai, kas mums eksistē. Mēs vairs negribam iet uz un tagad pētīt tos visus centos sarakstus. Ja? Un tas, domāju, kardināli mainīs to pieeju, kādā veidā mēs attiecamies uz informāciju. Darbiniekiem biznesos būs daudz vieglāk atrast, ko nepieciešams darīt. Ja, tātad tā vietā, lai meklētu tur pa 5 intranetiem, 3 datubāzēm, 5 PDF failiem, teiksim, ja, reku ir atbild konkrētajam jautājumam. Ja, tas palielinās produktivitāti, tas palielinās darbinieku apmierinātību un tā tālāk, un kompānijas var realizēt daudz vairāk. Un tāpēc šeit tā pamattēma ir tāda, ka mums visiem būs jādomā vairāk nevis kā attīstīt tehnoloģijas, bet kā attīstīt cilvēkus, lai cilvēki varētu šīs lietas tiešām lietot un iet uz priekšu. Ja. Pāris piemēri no šīs tēmas, teiksim, kur mēs redzam. Telefonika ieviesa mākslīgo intelektu risinājumu, lai palīdzētu saviem aģentiem atbildēt uz
zemes īpašnieku jautājumiem par zemes nomu, kur stāv viņu torņi. It kā vienkārši risinājums. Taču, kad viņi zvana, tas laiks, kas ir nepieciešams, lai viņiem atbildētu, ir ļoti liels. Ja? 30% pieaugums tīri atbildes laikā, 60% pieaugums klienta apmierinātībā, tāpēc, ka jūs dabūnat rezultātu ļoti ātri. Cisco Systems, pārdevēji, simtiem materiālu, kas viņiem jāpārpēt, lai uztaisītu konkrētu risinājumu konkrētam klientam, kas zvana. Viņi ievies datu strukturēšanu, mazliet mākslīgā intelekta, ekonomē šobrīd 4 miljonus stundu gadā tikai kā kompānija. Un varat iedomāties, kas ir ar to cilvēku darbinieku apmierinātību, teiksim, ja, ka man nav jāsēž stundu jāmeklē, teiksim, pa visiem materiāliem tā tālāk. Morgan Stanley, tāpat finanšu konsultanti, ļoti daudz iekšējo saitu, daudz materiālu PDF-os, vajag sniegt kaut kādu konkrētu atbildi. Nevar to izdarīt, tāpēc, ka tiek jāatpatērē ļoti liels laiks. Ņēma palīgā ChatGPT 4, sastrukturēja informāciju, ievies chatbotu, visas lietas notiek daudz ātrāk. Un tie ir tikai daži no piemēriem, teiksim, kur tas var izmantot. Un es domāju, ka jūs savās industrijās varat atrast un noteikti atrodat. Teiksim, šos piemērus ir šeit. Un tas ir tikai sākums. Taču šiem piemēriem arī es varu pielikt klāt vienu negatīvo piemēru. Pagājušā gada martā Ņujorkas tiesa, viens no advokātiem iesniedz apelāciju, dokumentus un pamatojumu, ka šeit ir vēl 4 bijušas tiesas, kurās šis jautājums līdzīgs ir izskatīts un šāds ir bijis lēmums. Un tāpēc vajadzīgs cits tiesas lēmums. Tikai ir viena problēma. Šo citu materiālu nav, šo citu tiesas gadījumu nav bijuši. Advokāts ir izmantojis ChatGPT, un viņš, diemžēl, halucinē. Ja? Un, protams, problēmas vairāk bija pašam advokātam, tādā jautājumā, teiksim, ja, bet tas tikai parāda to, ka šī tehnoloģija vēl attīstās, un mēs nevaram visu pieņemt. Un parādās arī šobrīd jau daudz mākslīga intelekta, citu robotu, un tā tālāk, man liekas, ka viens no tiem bija Writer AI, ja, tātad, kas palīdz no daudziem tekstiem identificēt, kur varbūt nav patiesības, kur mākslīgais intelekts varbūt bijis halucinējis, lai jūs varētu pārbaudīt un šos datus, ja, teiksim, tādā veidā. Tā kā būs jāuzmanās arī no šī negatīvā, jādomā, kur mēs viņu varam pielietot. Tas ir par pirmo. Tātad otrais. Satiec man aģentu. Es noteikti to frāzi kādu dienu pateikšu. Ja, tātad man kā Latvijas vadītājiem šeit būs savs aģents. Ja. Tātad tā ideja, šobrīd, ja mēs paskatāmies uz mākslīgā intelekta pielietošanu, kaut kur mēs redzam, ka tie ir vairāk kā tādi konsultatīvi konkrētai mazai funkcijai, ko mēs atļaujam viņam darīt. Iedomājamies mazliet uz priekšu, ka mēs atļausim šim aģentam darīt kaut ko mūsu vārdā. Un tad iedomājamies vēl uz priekšu, ka mans aģents, jūsu aģents ir ceļš par tām lomām, ko mēs veicam, sāks komunicēt savā starpā. Kāpēc nē? Un tagad iedomājieties, jūs esat atbildīgs par produktu kādā no kompānijām, un tā vietā, lai jūs domātu, okay, kā es varu optimizēt produktu piegādi, jūs sakat, ok, reku, man jauna biznesa ideja, šis produkta aģents sazinās ar mārketinga aģentu, sazinās ar loģistikas aģentu, ar noliktavas aģentu, piegādes, 2 klikšķi, un jūs produkts ir no idejas līdz realizācijai kaut kur ārā. Zināt, tas kā fantastika, es saprotu. Šobrīd tas izklausās tālu. Ja? Bet visticamāk, agri vai vēl mēs līdz tam nonāksim. Un kāpēc nē? Tā ir iespēja, ja mēs tiešām iesim uz priekšu. Jā, cik daudz mēs atļausim aģentiem darīt, būs viens no svarīgākajiem jautājumiem. Kur mūsu loma šajā visā būs? Būs ļoti svarīgs jautājums. Mēs noteikti gribam paturēt kontroli un būt tie, kas nosaka šos spēles noteikumus. Saka, jā, mans aģents var darīt manā vārdā tikai šito. Jūsu aģents var darīt tik daudz, un tad, kad viņi savā starpā komunicē, tas ir tas, kas viņiem ir atļauts. Tā būs tā mūsu loma definēt šos ierobežojumus, bet viennozīmīgi tā produktivitāte, kas var būt organizācijām, viņi viennozīmīgi ies uz priekšu. Ja. Piemērs. Do not pay. Startups Amerikā. Jūs iedodat piekļuvi viņiem savām finansēm, viņi pateiks, kur jūs maksājat lieki. Organizācijas vadītājs bija pirmais, kas teica, es esmu gatavs to darīt. Viņš iedeva piekļuvi savām finansēm. Bots atrada, teiksim, regulāros maksājumus, kur viņš nelieto, atrada kaut kādas dīvainas transakcijas no Wi-Fi lidmašīnās, kas varbūt bija kaut kādas notiektas, un palīdzēja sagatavot vēl pāris vēstules, pieprasīt diskontus citām lietām. Tikai dildot piekļuvi finansēm. Autorizēja savā vārtā to darīt. Meta GPT, ja, tātad Facebook kompānija, ir izveidojusi savu produktu izstrādes aģentu.
kurš spēj būt produktu vadītājs, kurš spēj būt izstrādātājs, kurš spēj būt testētājs un nodrošināt piegādi. Iedomājieties produktu, software produktu izstrāde no A līdz Z tikai ar pāris klikšanu. Jā, viņš noteikti nav ideāls. Es atceros arī pirmos, kas mums bija savā laikā, kad es strādāju, teiksim, ģenerētie un tā tālāk, bet tie ir sākumi. Tas ir gads pagājis, kopš šī tehnoloģija tika izmantota. Tie mums priekš 3, 4, 5 gadus, un es domāju, ka tā būs realitāte. Daudzas lietas būs ietekmētas, tāpēc, ka būs šie aģenti, kas būs spējīgi darīt šo darbu. Cik daudz tas būs tiešām atkarīgs no mums pašiem, teiksim, cik daudz mēs atļausim. Telpa, kas mums nepieciešama, trešā iespēja. 2 gadus atpakaļ mums arī mūsu trendos bija metaverse, tā ir tā jaunā vīzija, ejam tur. Mēs, man liekas, arī fanojām, es zinu, ka es pats rakstīju LinkedInā pusgads, un tas viss tā ātri noplaka. Tagad ir tas jautājums, metaverse ir dzīva vai nav? Ir mums tā interese vai nav? Jautājums nav tik daudz par metaverse, kā par to tehnoloģiju, kas ir apakšā, ja? Vai šo telpisko skaitļošanu, lai kā mēs viņu latviskosim, spatial computing un tā tālāk. Tāpēc, ka tas ir mīdijs, caur kuru notiek šīs lietas. Un metaverse ir tikai viena aplikācija viņā. Lai jums dotu piemēru, tātad no sākuma mums bija datori, kas deva mums iespēju piekļūt datiem, informācijai. Mēs piegājām, ekrāns, klaviatūra, un tas tas, ko mēs darījām. Tad atnāca planšetes un telefoni, mēs varam piekļūt ap šai informācijai no jebkuras vietas. Nākošā ir, kad, teiksim, saplūstot digitālai un virtuālai, mēs varēsim piekļūt šai informācijai ne tikai caur ekrānu datoram vai planšetē. Tas varētu būt caur brillēm, tas varētu būt caur kaut kādiem citiem kanāliem. Sapludinot šo digitālo un virtuālo vidi. Ja. Google Maps 2005. gads aplikācija iznāca. Ko mēs darījām? Papētījām, bet bija kaut kur jābrauc, drukājām kartes ārā, vai ne? Tātad braucam un darām. Mēs neiemācījāmies, vajadzēja laiku. Un tad, kad Google Maps parādījās telefonos, teicu, jo nekas cits pielietojums. Mēs tagad šeit uzreiz redzam, teiksim, mēs ejam uz priekšā, man jāiet tur, tādēļ es varu viņu pielietot. Iedomājieties to pašu Google aplikāciju tālāk kaut kur brillēs vai kaut kādā citā mēdījā. Es domāju, ka tas būs pilnīgi cits pielietojums, pilnīgi cita iespējas iet uz priekšu, un mēs to varēsim izmantot. Kāpēc 2 gadus atpakaļ tas nenotika? Kur ir tā problēma, kāpēc tas ne? 2 gadus atpakaļ tas sākās, un kā jau visas lietas, kas sākās, mums nav standarti, katrs dara kā grib, kā labāk, un izveidojas maziņš zodārs. Ja. Un tas, kas ir noticis šo gadu laikā, ir beidzot ieviesti standarti, un mēs varam uz šīm lietām, kā mēs dzīvojam šīs telpiskajās vidēs un digitālajās vidēs, teiksim, ja. Mēs varam salīdzināt, teiksim, kā ir ar mājaslapām ar web. Ir HTML formāts, ir viena programmēšanas valoda, lai vai ko mēs radītu, mēs saprotam, ka viņas savstarpēji vairāk un mazāk būs līdzīgas, un mums, kā lietotājiem, ir ērti. Bet arī ražotājiem ir vienkārši. Ir vienoti standarti. Šogad laikā Pixars ir izveidojis OpenUSD formātu, kā aprakstīt 3D objektus, file formātu, kas liek visiem izmantot to vienu pieeju. OpenXR ir izdomājis un ko ievieš visi ražotāji jaunus API standartus, teiksim, ražotājiem, lai tie, kas grib strādāt, tie varētu zināt, teiksim, jums brilles, teiksim, kādā stāvoklī ir, ko jūs tur redzat, teiksim, tādā veidā, teiksim, ja. Tad Open Metaverse Alliance ir izdomājis, kā pārliekts ar dažām vidēm. Un tie ir pamat stūrakmeņi, teiksim, kas ir ielikti, teiksim, lai šīs lietas attīstītos uz priekšu daudz ātrāk, tāpēc, ka mēs visi saprotamies. Un līdz ar to kaut ko radīt šī vidē kļūst vienkāršāk, tāpēc, ka jūs varat viegli pārnest no vienas iekārtas uz otru, ja, tā tālāk. Un tad atkal GenAI. Lielākā problēma šīs vidējas bija radīt šos 3D objektus. Mēs bijām pieraduši strādāt divdimensionāla vidē. Mums bija pilns bibliotēkas ar divdimensionālām bildēm. Jebko jums vajag. Galdu, krēslu, skapīti, drēbes. Ja? Divdimensionāli mums bija viss. Trīsdimensionāli nekā. Cilvēki tērēja nežēlīgi daudz laika, lai viņus veidot. NVIDIA, NeuroAngelo paņem parastu divdimensionālu video un uztais trīsdimensionālus objektus priekš metaverse. Kur nu vēl labāk, teiksim, ja, lai to iet uz priekšu. Taču šīm te vidēm ir viens trūkums. Ja, tad trīsdimensionāls un tālāk. Mēs kā cilvēki, mēs gribam pārējās maņas. Un tas ir tāpēc, ka pēc atrakciju parkos mēs ejam uz 4D, nevis uz 3D, teiksim, tāpēc, ka mums gribās kaut ko, vai iepilkšu vēl kaut ko. Ja. Tad kompānijas Sentient šobrīd strādā, lai šī virtuālajā vidē ievestu smaržas. Es līdz galam nesaprotu, kā viņi tiešām to dara, ja, bet viņi tiešām strādā. Kas nākošais?
tausta, garša varbūt. Ja? Un tad mēs varēsim pilnībā ienirt šī virtuālajā vidē un strādāt. Es domāju, ka tas ir tikai sākums. Tas bija tiešām hypes 2 gadus atpakaļ, šobrīd tas kļūst par realitāti. Ja? Un 4. trends mēs tulkojam viņu kā mūsu elektroniskie ķermeņi, teiksim, ja tā varētu teikt. Teiksim, ja? Šī pamata ideja ir par jaunu veidu, kā mēs komunicēsim. Daudziem no jums noteikti mājās ir Siri vai Google Home vai mašīnā mēs reizot braucam, mēģinām kaut kur balsu pateikt. Ja? Es pieļauju, ka jums arī bija situācija. Sakam vienu, atbildi ir cita. Ja? Tātad noslēdz klusāk, sākam spēlēt citu radio un tā tālāk. Ja? Tātad tehnoloģija, nevarētu teikt nevarēšana, ja? Bet nespēja saprast mūs ir bijusi viena liela problēma. Un tas pats ir bijis pretējā virzienā. Mēs arī esam bijuši grūti, teiksim, kaut ko pateikt tehnoloģijām, tāpēc, ka tas, ko mēs gribam darīt, mums ir jāpārvieto 3-4 komandās, kā mēs caur taustiņiem varam pateikt datorprogrammai. Un tas nekad nav bijis, teiksim, ļoti parocīgi, izdevīgi, un tas reāli nav strādājis. Ko mēs esam teikuši? Tehnoloģijas ir melnā kasta, mēs viņas nesaprotam, nelietojam, teiksim. Ja. Taču patiesībā melnā kasta esam mēs, būsim godīgi. Cilvēki ir mēģinājuši gadsimtiem saprast, kā mēs domājam, kā mēs strādājam, ko mēs gribam. Ko viņš domāja vakardien pasakot šo te frāzi? Mēs paši nesaprotam. Mēs esam tā melnā kasta. Taču šobrīd šīs tehnoloģijas ir gājušas uz priekšu, un tehnoloģijas šobrīd daudz vairāk spēj mūs saprast. Ir arī noticis liels lēciens šī tehnoloģija attīstībā, un gan mēs varam ar viņiem komunicēt, atceroties to pirmo bildi ar līknēm, ja, teiksim, cik ātri tehnoloģijas tagad atpazīst valodu un vispārējo, teiksim, ja, gan arī pārējās lietas. Tātad tehnoloģijas, piemēram, acu zīlīti nolasīšana, ja, tātad Apple jaunākais izstrādājums, ko visi fano. Simpsons var rādīt, teiksim, ja, teiksim, kā tas izskatās. No acu zīlītēm nolas kustību, mums nevajag nekādus joysticks, neko vairāk, teiksim, ja, visu komunikācija ar datoru ir principā tā, kā mēs intuitīvi daram. Ja, mums neko atsevišķi nevajag. Ļoti daudz kompānijas, kas spēj nolasīt neiroviļņus, smadzeņu viļņus un vēl visu, ko mēs līdz galam nesaprotam, teiksim, ja, un transferēt to uz kaut kādu valodu. Mēs spējam nolasīt muskuļu signālus un tādējādi taisīt kaut kādas protēzes, teiksim, ja, lai cilvēkiem, kuriem to nav, teiksim, to varētu redzēt. Un tas ir tikai sākums, tas viss iet uz priekšu. Un tas principā definē jaunu cilvēka datoru interfeisu, ja mēs tā varētu teikt, teiksim, kas ļoti strauji attīstīsies priekšu. Un tas ļaus mums vieglāk strādāt, bet tas arī dos kompānijām iespēju, biznesiem iespēju mums piedāvāt daudz citus pakalpojumus tīri caur šo vidi. Ja tātad Apple iVision Pro es jau minēju, ja, tātad citi piemēri, San Francisco Universitāte un Stanfordas Universitāte neatkarīgi viena no otra izstrādāja neiroprotēzi, ja tā var teikt, ja pareizi var tulkot, teiksim, ja, tātad nolasot smadzeņu viļņus, pārveidot to tekstā. Iedomājieties cilvēki, kas pēc traumām nevar runāt kaut kā citu iemeslu dēļ, viņi tikai padomājot, varat dabūt balstu. Cik viegli būs šiem cilvēkiem iesaistīties atpakaļ sabiedrībā un komunicēt. Ja? Tātad Waymo, Google, pašbraucošā mašīna. Ja, tātad viņi brauc un filmē visu riņķi, lai mēģinot paredzēt. Un tā ir drošība uz ceļa. Ja? Un ņemot vērā visu to informāciju, viņi ir iemācījušies paredzēt mūsu kā cilvēku potenciālo nākušo kustību. No tā, kādā pozā mēs stāvam, kur mēs taisam nākošo mikro kustību, viņi jau paredz, ko jūs darīsiet. Ja, tātad viņi zina, kas notiks. Sidnejas Universitāte ir izstrādājusi kārtēju arī tur neiroimplantu vai cepuru uz galvas, teiksim, ja, kas lasa domas. Viņi izmantoja to militārā jomā karavīriem vadot robotus. Tikai cepuru uz galvas. 94% kvalitāte, teiksim, pareizi, kā jāvada robots tikai no domu viedokļu vien. Teiksim, ja. Nu, kā jūs redzat, tas ir tikai sākums. Teiksim, ja. Jā, te ir viena interesanta tēma. Mūsu psihologs, mēs paši varbūt nezinām daudz ko par sevi. Google noteikti zina daudz vairāk. Ja. Un tagad iedomājieties, kāds arī zinās, kas mums galvā notiek. Mēs esam tam gatavi atļaut. Es domāju, šis jautājums būs diezgan svarīgs, cik daudz mēs gribam, varam, kā mēs regulējam visu šo te biometrisko drošību. Bet viens ir skaidrs, ka tās tehnoloģijas aizies uz priekšu. Ja, mēs jau dažiem te runājām no rīta, ja, teiksim, būs cilvēkam tā ir nepieciešamība, un tā dos iespēju šiem cilvēkiem vairāk iekļauties sabiedrībā, nevis noslēgties.
Ja? Tāpēc, ka viņi varēs daudz brīvāk gan sazināties, gan pārvietoties, gan tā tālāk. Ja? Bet šī datu drošība viennozīmīgi būs viena liela tēma. Ja? Tātad no tādas idejas līmeņa mēs esam nonākuši līdz reālam risinājumam. Un tātad pēdējais, pirms es šodien pabeidzu, tātad, kā tad mums izskatās šī nākotne? Viennozīmīgi te pāris lietas, ko mēs gribam teikt. Pirmkārt, tas būs tā virzības priekš, skatoties vērtību un skatoties un meklējot vērtību organizācijām ne tikai vienā šaurā procesā, bet patiesībā visā organizācijas ķēdē. Un tas būs jādara, ja mēs gribēsim iet uz priekšu un izdzīvot, teiksim, kā biznesa, būs jāskatās tās lietas. Ja. Veidot digitālo pamatni. Daudz organizācijas to sāk jau pāris gadus atpakaļ, ja, tātad mūsu datu krātuvs, kā mēs tos datus varam izmantot, kur mēs varam pielietot, taču skatoties to, ko vajadzēs mākslīgā intelekta risinājumiem, kompānijām kardināli būs jāpārskata enterprise līmeņa arhitektūras, ko mēs glabājam, kas mums ir un kādā veidā tas ir. Ja. Mūsu pašu darba spēku un pārkvalifikācija, laikam tā būtu pareizais vārds, ja, teiksim, ne pārmācīšana, bet pārkvalifikācija. Tā ir neizbēgama daļa. Mēs vienmēr esam runājuši mācīties. Tagad tas kļūst vēl aktuāli. Mēs nekur no tā neaizbēgsim. Mums nāksies mācīties uz priekšu. Un, protams, mums būs jārisina šis te atbildības jautājums, teiksim, ja, cik daudz mēs mākslīgajam intelektam atļaujam, kādu atbildību mēs viņam iedodam, teiksim, ja, un lai tie pielietojumi sfēras būtu tās, kuras mēs tiešām gribam. Tur noteikti nāks palīgā jaunā Eiropas direktīva par to, teiksim, ko mākslīgais intelekts var darīt, teiksim, ka viņam nedrīkst būt nekāda aizsprieduma, teiksim, ka viņam skaidri jāpasaka, ka tas ir mākslīgā intelekta rezultāts, nevar diskriminēt un tā tālāk, teiksim, tas jau notiek. Ja? Un, protams, šī ir patstāvīga izmaiņa organizācijām visiem. Es negribētu teikt, ka tikai tur komerci organizācijām tas ir viss, tur valsts struktūras, akadēmiskās sfēras un tā tālāk, teiksim, mūsu ikdienu ieskaitot, teiksim, ja? Jo šī nav tur varbūt 5 gadu transformācija. Šī viennozīmīgi ir nākušo 10-20 gadu transformācija dēļ tām izmaiņām, ko es minēju pirms tam. Nedarīt neko, visticamāk, nevarēs. Jūs nevarat būt skatītājs sportā, kur jāpiedalās. Un būsim godīgi, tas, kā es teicu, tas nav tikai biznesam, tas skars mūsu ikdienā, mums visiem nāksies piedalīties, mums nāksies apgūt šīs tehnoloģijas, jo tas nebūs tikai, ka biznesa dod, mēs būsim patērētāji paši arī tām lietām, teiksim, ja. Un te ir divas lietas, viennozīmīgi ir lietas, ko biznesa var darīt ātri, tātad tās ātri darāmās lietas, ieviest tur kaut kādu jaunu chatbotu, automatizēt call centru, teiksim, tur iekšēji darbiniekiem atvērt datu krātuvus, teiksim, ka viņi ātrāk var atrast informāciju un tā tālāk. Taču lielākais jautājums ir ilgtermiņā, kādi biznesiem būs strateģiskie lēmumi un pieejas, izmantojot šīs tehnoloģijas iet priekš, ar ko jūs atšķirsieties no pārējām kompānijām. Ja? Jo tās, kas sāks šo te lietot, viņas leks uz priekšu pārējiem straujiem soļiem. Visus iepriekšējos gadus mēs runājam par to, ka šī ir jaunā tehnoloģija vīzija, šis ir jaunais tehnoloģija vilnis. Es vienmēr teicu, mācamies surfot, būs viegli. Šobrīd man gribās teikt, tas nav vilnis, tas ir tsunami, kas nāk. Un mums nāksies iemācīties surfot viņā. Bet viens ir skaidrs, mums jāiet uz priekšu un jādomā, kā to darīt, un tam jābūt cilvēciskam pēc dizaina. Paldies! Tas arī viss šobrīd īsumā no manis. Es nepieminēju sākumā, tātad mūsu dienas kārtība ir šī prezentācija, monologs mazliet. Tagad es aicināšu skatuves pāris cilvēkus. Tātad Mārtiņa Bērziņa, Citadeles digitālās pieredzes attīstības daļas vadītāja, Elīna Lidere, Latvijas mobilais telefons inovāciju ekosistēmas daļas vadītāja un Sandi Kondrātu, Exonikus līdziepašnieku. Un tā tēma pēc tam ir, mēs esam atvērti jūsu jautājumiem. Kādi jums rodās jautājumi par to iet uz priekšu? Ja. Paldies, ka atnācāt. Es varbūt beigšu tikai monologu, man ir iespēja arī paklusēt kādu laiku. Skatoties atpakaļ uz šiem te trendiem, man jautājums Elīnai. Cilvēki izmantoja Google un Bing un visus citus pakalpojumu meklēšanas, teiksim, meklē informāciju. Un ceļš digitālajiem biznesiem, tas bija viens no tādiem jautājumiem. Ja jūs gribat, lai jūs atrod, jums jābūt meklētājā pirmajā vietā. Ja, teiksim, bija organizācijas daudz domāja par šo digitālo marketingu, kā jūs tur esat priekš un tā. Cilvēki pārslēdzās tagad uz ChatGPT un vēl kaut ko citu. Kā jūs nodrošināsiet, ka jūs atrod tur? Tāpat jau tas Google search paliek, arī tur vienkārši jāmeklē arvien jauni veidi, kā darboties un tikt atrastam. Bet tas, kas attīstās, tas visā mārketingā notiek, kad
daudz dažādākās platformās vienkārši jāstrādā. Un tas nav tikai ChatGPT kā jauns veids, bet īstenībā lielai daļai tagad arī jauniešu galvenais meklēšanas rīks ir īstenībā TikTok. Viņi izmanto tā kā Google search vienkārši TikTok. Vai arī, piemēram, Instagramā, tā, kad brauc ceļojumos, tad bieži vien cilvēki vienkārši ieliek searchā tās vietas, paskatīties, kurā vietā atrast. Un īstenībā jau tagad, jau labu laiku, pat pirms ChatGPT tā pārēja no vai nu papildus vai kā alternatīva Google izmantot arī citus resursus, tas jau notiek un vienkārši paliek, protams, grūtāk strādāt tieši mārketinga cilvēkiem, vienkārši skatīties un meklēt tos cilvēkus un atrast sev uzmanību daudz vairāk platformās. Bet standarta platformās jūs redzat kritumu jau, kad cilvēki vairs neiet un nemeklē, ja tas vēl tomēr mums priekšā? Tā kā mēs vienmēr meklējam arvien jaunus un radošākus veidus, tad mēs konkrēti paši to tā neizjūtam. Mēs varbūt drīzāk redzam arī to pieaugumu citās platformās, bet globāli daudz kur dzirdēt stāst arī tieši uz Google search kritumiem. Varbūt tās, ka nākotnē tas tiešām daudz būtiskāk arī šeit Latvijā sadalīsies. Ivo, ja tu man ļauj, es labprāt te komentāru varbūt papildināt. Brīvi, tas šobrīd panēs. Man liekas, ka tā galvenā lieta, kas īstenībā ir šajā visā, ir tas, kad mēs mainam kaut kādus savus ieradumus un paradumus. Un, lai kā mēs gribētu, pat, ja dažreiz mēs kā tehnoloģija uzņēmumi mēģinām tos paradumus izmainīt, tā paradumu maiņa cilvēku pusē notiek samērā lēni. Tas nozīmē, ka mums, protams, ir tā iespēja arī ieskrieties, bet, kā mēs, teiksim, bankā skatāmies arī, un te bija arī, man liekas, labs tas piemērs par to Sīriju, un tas bija 2019. gads, kad mēs Citadelē ieslēdzām, jo visi mūsu klienti teica, mēs lietosim digitālos asistentus. Un mums bija milzīgs plāns, kā mēs iesim uz priekšu, mēs ieviesām arī iespējas darīt kaut ko ar digitāliem asistentiem, un kaut kā tas viss noplaka. Un mums vēl joprojām ir cilvēku grupa, kas to izmanto, bet mēs varbūt neejam to soli tālāk. Ja? Tā mana doma ir, ka būs cilvēki, kas lietos telefonu grāmatas, lai sameklētu, kur piezvanīt, būs cilvēki, kas lietos Google, un būs cilvēki, kas lietos šīs tā jaunās lietas. Un tas ir, man liekas, tieši tā spēlēšanās tām dažādajām auditorijām ir tas, kas padara mūsu to dzīvi interesantāk. Skaidrs. Kā ar mākslīgā intelekta negatīvo pusi? Protams, par to daudz tiek runāts, mēs dzirdam, teiksim, daudz stāstus. Tā nav tā tēma, noteikti, ko visas organizācijas grib atklāt, teiksim, bet vai jūs redzat tos draudus tiešām? Vēl kaut kur tieši no tās puses. Tā praktiski varbūt tas vēl lielā mērā attīstās. Sevišķi latviešu valodā tas nav tik vienkārši pagaidām vēl. Tur tas mums glāb pagaidām. Dažas tās lietas var robotīgi redzēt diezgan skaidri. Bet kopumā, protams, attīstās gan dažas tās viltu ziņu radīšanas platformas, bet vienlaicīgi arī gan zinātnieki, gan strādā arī pie tā, lai varētu palīdzēt atklāt tādas viltu ziņas. Un arī tā prasme, līdzīgi kā tagad arī internetā skatīties un izvērtēt saturu, tas ir tas, kas arī būs jāaudzē arī saistībā ar jaunajām tehnoloģijām. Kā ir mākslīgā intelekta izmantošana organizācijai šobrīd jau, teiksim? Tas ir jautājums varbūt visiem, kurš gatavs nokomentēt. Es varu sākt. Man liekas, ka šī tēma galīgi nav jauna tēma. Un īstenībā mums bankā ir virkne ar produktiem, kur mēs mākslīgā intelekta radītās iespējas izmantojam jau gana sen. Piemērus, ko es varētu minēt, ir, teiksim, kaut vai tā pats šī paša lēmuma pieņemšana par kredītu izsniegšanām. Daudz šie procesi bijuši automatizēti, un īstenībā šīs lietas jau ir pieejamas jau kopš 2017. gada. Mēs palaidām arī šo te attālināto iespēju klientiem atvērt kontus ne tikai privātpersonām, bet arī juridiskām. Un tur, teiksim, lielākā daļa no tā procesa, to dara robots. Un, protams, ir tāpatās arī cilvēku iesaiste, bet kopš 2018. gada mēs esam to darījuši.
Un tagad es varētu teikt tā, ka gandrīz vai 90% mūsu klientu šos te kontus arī atver attālināti. Un varbūt tā cilvēka iesaist ir vajadzīga atsevišķos specifiskos gadījumos. Droši. Mums ir vairāk, es pat visus nevarēšu tā uzreiz nosaukt, bet tai pašā klientu apkalpošanā, rakstiskajā komunikācijā mums ir savs virtuālais asistents, kas palīdz īstenībā tās atbildes sagatavot, jo daudzas lietas īstenībā ir tādas ierastas un vienkārši saprotams arī datoram, ko var atbildēt arī tā skaitā latviešu valodā. Mēs paši, protams, arī izstrādājam dažādas mākslīgā intelekta risinājumus, piemēram, datorredzi, satiksmes monitoringam un arī tāpat mums ir risinājums AIGA, kā sauc arī mūsu grāmatvedī. Tie ir kā grāmatvežu palīgs un vēl vairākas citas lietas. Tā kā, protams, tad arī mēs laikam bijām pirmais uzņēmums, kas ar mākslīgo intelektu palīdzību radīja televīzijas reklāmu, vienkārši ierakstot tos rakstus un ģenerējot gan saturu, gan bildi, vismaz ar mākslīgā intelekta palīdzību. Un šobrīd joprojām tāpatās arī visi tie ChatGPT rīki un līdzīgi instrumenti ir tomēr arī atbalsts kaut vai radošajām idejām, kā darīt. Tas priecē, jā, jo, kā es arī minēju, daudzas lietas jau viņas ir šodien, jā, tikai tas, ko mēs redzēsim uz priekšdienu, būs daudz lēciens. Jā, mums mācību simulāciju spēles biznesā, kas ir latviešu, bet globāls. ChatGPT vai šie instrumenti palīdz satura radīšanā un komunikācijā, tomēr latvieši ar anglisko daļrunību neizceļās, līdz ar to ChatGPT palīdz to padarīt daļrunīgāku un arī piekalibrē pie amerikāņu, teiksim, akcenta vai uztveres. Bet tas tāds ļoti vienkārši piemērs. Un otrs, mēs esam eksperimentējuši satura radīšanā. Tas nozīmē mūsu tajā mācību simulācijā, kas ir mediķiem domāta, tiek izspēlēta šīs te krīzes situācijas un saturu. Tātad šo krīzes scenāriju var modelēt arī ar šiem instrumentiem. Tas ir eksperimentāli. 3D modeļus zīmējat arī ar mākslīgo? 3D modeļus nezīmējam, bet zīmējam vai, teiksim, modelējam tos saucās algoritmi vai protokoli. Tātad ir traumēta roka, ko mēs darām. Noliekam, pieceļam, apsedzam, sapsaitējam. Tāda pielietojums jau ir. Jā. Tas nav tā, ka mēs tikai šīs ir nākotne, mums par to būtu jādomā, bet mēs jau ejam uz priekšu. Okay. Jautājums par otro trendu, par satiec man aģentu. Kad es pirmo reizi lasīju šo materiālu, man bija tāda ideja, ka līdz Skynetam kā Terminatorā jau nav tālu vairs, teiksim. Jā. Tad roboti savā starpā runā, viņi dara visu kaut ko, un tad roboti pārņems pasauli. Tomēr skatoties tur, es nezinu, 5-10 gadus uz priekšu, Mārtiņas jautājums varbūt tev, teiksim, cik daudz mēs esam gatavi atļaut šiem robotiem darīt mūsu vietā? Kur ir tā robeža, teiksim, kad mēs teiksim nē? Es domāju, ka atkal katram no mums droši vien tā robeža ir stipri savādāk. Un noteikti būs cilvēki, kas ir gatavi vairāk eksperimentēt, un ir cilvēki, kas ir stipri konservatīvāki. Ja? Un šeit tās iespējas, arī tā gradācija, vai ne, ir iespējams tomēr diezgan spēcīgi noteikti. Un arī varbūt, ja mēs tā paskatāmies, kas patreizajā brīdī, varbūt arī bankas pusē, kur mēs arī izmantojam patreizajā brīdī mākslīgo intelektu, arī tā tēma par klientu apkalpošanu. Mēs drīzumā plānojam palaist klientiem pašapkalpošanās rīku. Un varbūt atšķirībā no tiem botiem, kas izmanto visu pieejamo informāciju, mūsu tā iepriekšējā pieeja vienmēr ir bijusi tāda, kad mēs nevis iedodam iespēju meklēt visā informācijā, bet mēs veidojām atbildes uz tiem jautājumiem vai uz tām lietām, kas patiešām lielāko cilvēku daļu interesēja, un palīdzējām viņus atrisināt tos saucamos decision trees vai šo te atbilžu kokus. Un tas nozīmē, ka, ja mēs iedodam, un tā arī paskatāmies tādu tradicionālu ikdienas bankas zvanu centru, un kas tad tur notiek, 70% klientu uzdod vienus un tos pašus jautājumus. Un mēs diezgan veiksmīgi jau pāris gadus atpakaļ pagriezām viņus
internetā, ļaujot viņiem pašiem sameklēt tās savas atbildes. Ja, tad tas ir kaut kāda tā, varbūt tā tehnoloģiskā vīzija, ka mēs arī teicām, hei, tu īstenībā pats vari atrast šo te atbildi un varbūt arī pasmelties tās zināšanas. Un tagad mēs vienkārši arī esam uztaisījuši šo te botu, kas viņš nevis meklē varbūt atkal visā informācijā, bet mēs esam iedevuši konkrētas tās atbildes. Un tas mākslīgais intelekts varēs un varēs paņemt to informāciju, kas tiešām tajā konkrētajā situācijā ir tā pareizākā. Jā. Un, ja tu, teiksim, atbildīgi veido šīs tās atbildes tādā veidā, un arī klienti redz, ka tā ir tā informācijas daļa, tas arī ir droši vien tas, kas ir pieejams tev konkrētajā situācijā. Un, protams, ir visi GDPR noteikumi, viss pārējais, vai ne, kur tu jau īstenībā pasaki, ko un cik daudz tu gribi darīt, un tas ir droši vien tas, kas arī normatīvos parādīsies arī vairāk. Ar ko es dalos, kas ir tas, kādas ir šīs te manējās robežas. Jā, cik daudz mēs atļausim viņam darīt. Viena lieta, ko es te pieminēju sarunā, ir tāda, mēs esam veikuši arī pētījumu, cik daudz mākslīgais intelekts ietekmēs biznesus dažādus, teiksim. Ja, tāda vidējais rādītājs bija ap 44% darba vietu, darba laika dažādās industrijās tiks ietekmēts vai aizstāts ar mākslīgu intelektu. Taču banku sektorā te bija 72%, apdrošināšanā 68%. Lasot šādas, teiksim, prognozes, kā tev liekas, teiksim, ieviešot arī mākslīgo intelektu, bankā būs mazāk darbinieku, mēs vairāk darīsim automatizēt, un kā tas varētu būt citās industrijās? Tas viss droši vien atkarīgs ir no katras konkrētās bankas, tas ir pirmkārt, vai ne, bet tā, ja es teiksim, to pozicionēju vai skatos tā kā uz mums pašiem, tas, ko mēs redzam, ir, kad eksponenciāli pieaug klientu transakcijas, eksponenciāli pieaug tie jautājumi, ko mēs apstrādājam. Ja? Un te varbūt ir tāda diezgan līdzīga varbūt, analoģija ar to, ko mēs teiksim, arī redzam tajā datorredzē. Un es jau pieminēju to attālināto kontu atvēršanu. Mums jau nav tā, ka tie cilvēki nav nepieciešami. Cilvēki tā kā uzlabo to procesu, kas jau ir tā kā radīts, un vairāk analizē šos te saucamos robežu risinājumus. Jo tu vari, teiksim, samērā labi paredzēt to scenāriju, kas ir tas pozitīvais scenārijs, kas iziet cauri un automātiski apstrādājās. Bet, ja mēs paņemam tos pašus, piemēram, maksājumus, un tagad mēs zinām, ka kara situācija mums jāsako līdz visām sankcijām. Un sankcijām var sekot līdzi droši vien daudz dažādos veidos. Var vienkārši noķert kaut kādus noteiktus keywordus. Tādā veidā mēs varam noķert arī uzņēmumus, kur nosaukumos varbūt ir kāda pilsēta vai vieta tajā pašā Baltkrievijā vai Krievijā. Un pēkšņi viss process apstājās. Ja. Un to var darīt cilvēks un analizēt, un mēs varam turpināt audzēt šo te cilvēku armiju, un mēs varam precīzāk aprakstīt šīs te prasības, un mums ir, teiksim, virkne cilvēkiem, kas īstenībā šos te robežu gadījumus apraksta un ieliek iekšā procesā, kad, šitas ir arī zaļais gadījums. Jā. Un es domāju, ka liela daļa no cilvēkiem vienkārši transformēsies un palīdzēs tai tehnoloģijai iet straujāk uz priekšu un apmierināt tās mūsu vajadzības. Tad, mums ir vairāk darba, un to darbu mēs aizstāsim ar mākslīgo intelektu. Mēs strādājam gudri. Jā. Sandi, Eks un Nikos, ja, redzamākā Latvijas kompānija principā virtuālajā vidē, teiksim, ja, bet jūsu specifika tomēr ir virtuālās realitātes traumu simulators, kas ir tāda arī sava veida niša tieši militārai varbūt vajadzībai un tā tālāk. Vai jūs redzat, teiksim, vajadzību pēc citiem risinājumiem virtuālā vidē, kur citās industrijās tas būtu pielietojams, un varbūt jūs paši arī domājat kaut ko darīt tajā jomā? Jā, svarīgi ir saprast, kad izglītības sektors un šajā gadījumā pieaugušo izglītību vai uzņēmumiem, kuriem ir nepieciešams apmācīt, piemēram, mums ir Rīgas lidostā, kad nosēžās helikopteri vicināt zīzlus, to var darīt ar fiziskiem helikopteriem un fiziskiem mācību spēkiem, bet to arī var visu sakompresēt digitālā pieredzē, kurā ir digitāls helikopteris, ir digitāls pasniedzējs
un tu viens ar šo te iekārtu vingrinies, izdarīt pareizās kustības. Tas ir jautājums par ekonomisku aprēķinu. Tātad salīdzināsim lielo helikopteru, lidināsim augšā lejā, pasniedzēju un tad atkal šo te digitālo spēlīti. Un tas ir piemērs, kuru var attiecināt uz ļoti daudzām nozarēm, kur iet runa par iekārtu apkalpošanu, uzstādīšanu. Šeit es neiedziļināšos telekomunikācijas, dažādas iekārtas, klientu apkalpošana krīzes situācijās, atrast kādu kliedzošu klientu un uz viņu migrināt visus. Tāda ir, es esmu lasījis par tādiem apmācības modeļiem, es neatceros tagad iestādes, bet tiešām trenēja cilvēku noturību. Pareizi, un to var arī digitalizēt, automatizēt, tas tādi pāris piemēri. Veselības aprūpē. Es zinu, ka kaut kad jau ļoti sen tur zinātnieki Zviedrijā strādāja pie risinājuma, kā zirnekļu fobiju palīdzēt atrisināt. Jo fobijas pārvar tikai tiešām stājoties viņam pretī, tad vieglāk varbūt tās pirmo solīt un lētāk, un tad diezgan vienkāršāk tos zirnekļus dabūt virtuālajā realitātē. Jā, pilnīgi pareizi. Tā jau iet runa par faktiski klīnisko pielietojumu. Šajā gadījumā ir runājam par medicīnu. Okay, tad mēs redzēsim to vairāk un vairāk. Ja? Bet šīs ir visas varbūt tādas, kas ir tiešām uz zināšanām vērstas, kur ir kaut kādas specifikas. Es īstenībā to lielāko efektu sagaidu tajā, ka tuvākajos gados mēs pilnīgi noteikti redzēsim daudz lielāku, teiksim, potenciālu tam ienākt iekšā izklaides industrijā. Un es varbūt paskaidrošu to biznesa skailu, kas varbūt ir, ja? Patreizējā brīdī, un es izmantošu savu meitu šī situācijā, ja mēs gribam apskatīties, kā kāds mākslinieks uzstājās, mums ir patreizējā brīdī divas galējības, un kā manai meitai jābrauc ir uz Stokholmu, uz Taylor Swift. Un tā būs labākā pieredze, bet tas ir stadions, kurā ir 50,000 cilvēku. Un tev ir limitēts apjoms ar to, cik tu vari to pieredzi iedot iekšā. Un tad tev ir tā pati vienkāršākā pieredze, tas ir paskatīties YouTube video vai paklausīties kaut ko to, kas tev ir mājās. Un, protams, ir viena cena, otra cena. Un es vienkārši pilnīgi redzu to, ka ir pa vidu šis te metavers, šī te digitālā pieredze, kur īstenībā tev var radīt arī, un Taylor var tā kā uzrunāt tevi, bet viņa vienlaicīgi uzrunā 50 miljonus cilvēku. Tāpēc, kad atkal, ja mēs paskatāmies tikai parastās spēles, kur ir šūteri un kur es atkal redzu varbūt savu jaunāko dēlu, kur ir pasākumi, kur vienkārši virtuāli tiekās jau tagad 50 miljonu cilvēku. Jā. Un tad, kad viņi tiekās, Sandi, jautājums varbūt tajā virtuālā vidē, kā ar pārējām maņām, teiksim. Es gribētu, lai man Taylor Swift uzsit uz plecs, varbūt. Kā ar smaržām, garšām, citās sfērās. Jā, tas ātrāja atbildi ir varbūt atcerties, kaut kad redzēts YouTube'ā tāds video, kur ir viena tā īstā roka, tad ir tāda siediņa, tad ir tāda mākslīgā roka, un tad tur var sakot, kas notiek rezultātā. Mākslīgai rokai uzsver āmuru un cilvēks sajūt. Mūsu smadzenes ir unikāls instruments, reāli nokompensē. Es pat varu sajust fiziski to Taylor Swift roku man uz pleca. Galva to iekompensē. Ok, ir tīri tehniskie risinājumi, konkrēti ķirurģijā ir svarīgi šās te digitālās cimdi faktiski, lai tu sajustu pretestību, ka tu griez cauri, piemēram, ādai, tas tāds grafika example, bet svarīgi. Ir tādi ļoti nišas gadījumi, kur tas vajadzīgs, piemēram, apmācot izmeklētājus, ir vajadzīgas smakas smaržas, lai konkrēti noteiktu situācijas vienu no aspektiem. Tie ir tādi unikāli gadījumi, kur es esmu pārliecināts, šobrīd jau ir šie enterprise risinājumi, bet es atgriezīšos pie tā, ka smadzenes ir ārkārtīgi unikāls instruments, iekompensē sajūtu, smaku. No atmiņas mēs izsaucam atpakaļ, teiksim. Pilnīgi pareizi. Tā kā nevienmēr vajadzēs to risinājumu, cik daudz varbūt smadzenēm dod signālu, teiksim, ka atceries, kā tas smaržoja. Kā tas smaržoja. Okay.
Labi, paldies. Tad par pēdējo trendu, tad mūsu elektroniskie ķermeņa jautājums Elīnai. Jau mēs runājam, ka mēs varētu komunicēt ar tehnoloģijām dažādākos veidos, un tehnoloģijas mums dod atpakaļ informāciju. Teiksim, viens no tādiem riska faktoriem, kas tika minēts, arī ir, ka varbūt vajadzība pēc telefoniem pazudīs. Ja? Tātad es runāšu, varbūt man kaut kur rādīsies tas viss, vai nu brillēs, vai uz televizoru. Ja? Tātad man nevajag telefonu vairāk. Kā būs ar LMT biznesu vispār? Kaut ko jau tev tāpat vajadzēs. Man liekas, ka tagad jau cilvēki noguruši, ka tas telefons visu laiku vienāds izskatās. Bet kopumā arī tā kā LMT office ēku cēla, tad mums ir ātris izveidots auss formā. Jo kādreiz telefonu tikai klausījās. Un tā kā jau pa šo laiku ir mainījies, kā lieto vispār telefonu pašu. Gan tur glāstot, meklējot telefonā, gan arī īstenībā ar balss vadību darbojoties. Un noteikti tehnoloģijas attīstīsies pagaidām. Gan tas process, kamēr tas telefons izskatās, joprojām gandrīz tāds pats, kā jau pirms dažiem gadiem ir ieildzis. Tāpēc arī tās virtuālās brilles tieši cilvēku pieredzē vēl attīstās, bet noteikti būs dažādi veidi. Varbūt arī nevis tikai viens, bet tiešām dažādi veidi, ko izmantos tehnoloģijās. Būs vairāk produktu īstenībā. Es papildinot, varbūt aizsargājot Elīnas un mobīlo biznesu, man liekas, ka es visu laiku maksāju arvien vairāk un vairāk. Jo man, tad, kad es pulkstenī man ir tagad karte, ja, un es, teiksim, nevis es sagaidu zvanus tur, bet īstenībā, ja es būšu iekšā jūrā un es mēdzu būt jūrā, un ja nu pēkšņi kaut kas ir, es varu piezvanīt uz to krastu, un vismaz manas lokācijas ir, tāpatās es redzu bērnus, ja mēs paskatāmies, tagad jau arī viens telefons, planšete, tās ierīces mums apkārt aug. Tās pašas bezvadu austiņas, kurās nāk iekšā papildu funkcijas, ja? Mūsu automašīnas, tas viss veido šo te visu ekosistēmu, kas īstenībā pat palielina to datu apjomu, ar kuru mums ir jāstrādā, un tieši mākslīgais intelekts arī tikai var palīdzēt mums operēt un dabūt ārā to pašu svarīgāko, kas tajā brīdī ir. Kā pievērš tam pašam pulkstenim, ja cilvēks nokrīt, tad jau tagad tā pavāči izsauc zvana 112. Jā, no tavas teiktā es saprotu, ka LMT noteikti drīz gaida ēkas pārbūvi, jo... Nē, man ļoti patīk tas stāsts, ļoti skaistas ātris arī ausformā. Pēdējais jautājums, un tad mēs griezīsimies pie auditorijas pēc jautājumiem. Sandi, man tā viena no vīzijām ir tāda jūsu brilles, ja, un tad mēs iedomājamies, ka tajā gumijā, kas varbūt ir apkārt galvā, vēl tur ieliekams smadzeņu lasītāji, teiksim, ja, un tad, vai tas varētu būt tāds nākotnes standarts, teiksim, vispār mūsu komunikācijā ar tehnoloģijām, ar datoriem un tā tālāk. Uzliekam vienas brilles, un brillēs redzam, brilles nolas visu. Jā, ļoti iespējams. Tas ir ticami. Šīs brilles konkrēti nenolasa manas smadzeņu viņas šobrīd, bet tas, ko es konkrēti zinu, kas jau notiek šobrīd ar tiem sensoriem, kas ir šajās brillēs, konkrēti ASV, tiek ievākt dati par kustību, par stabilitāti, par to, kā es spēlējos tur iekšā. Un tie dati šobrīd ir populāri priekš insurances kompānijām, uz kā pamata novērtē risku. Ja esi, piemēram, lēns tajā spēlē, tā tad lēns arī dzīvē. Kaut kas nav kārtībā. Viņš jāiet pasportot. Jā, ļoti brīnišķīgi daudz sensoru iekšā, uz kuriem pamatu var īstenībā veikt ļoti labs aprēķins par to, kas ir ar manu mentālo veselību, fizisko veselību. Bet joprojām ir spēkā visi Eiropas regulējumi, un nemaz tik daudz nevar izmantot, kā varbūt tās tehnoloģijas pieļauj. Ja? Tas būs laikam lielākais tas ētikas jautājums, vai es gribu, ka man visi citi zina par to, ka es esmu lēns. Tās ir tās robežas. Es domāju, to parasti ir risina ar to, kādu labumu dabū par to pretī. Jā, lētāk apdrošināšana, iespējams, es būšu gatavs to darīt. Jā. Labi, paldies paneļa dalībniekiem, paldies jums par jautājumiem.